Jā, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, vai varētu pacelt rokas tie, kuri nekad nav dzirdējuši par LTRK? Vismaz viens cilvēks ir ļoti labi, divi, ļoti labi, 3. Varbūt vēl kāds tomēr saņems. Parādi, kur viņi ir. Kurš nekad nav dzirdējis par LTRK, tad vismaz 3 cilvēki, 3 rokas auditorijā. Tas ir diezgan labs rādītājs. Par Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru. Vispirms jau jāsaka tā, LTRK ir Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija un domāju, ka tie lielākuma kritēriji pamatā ir 2. Pirmām kārtām jau pēc biedru skaita, par to vienā no nākamajiem slaidiem, cik tad daudz mums šie pārstāvētie biedri, un gribu domāt arī, ka apgrozījuma ziņā esam visspēcīgākā Latvijas uzņēmēja organizācija. Ko tad daram? Un jāsaka tā, ka gana daudz mūsu mēdz sajaukt ar kādu valsts pārvaldes iestādi, dzirdot tos pašus, teiksim tā, augstos zvanus uz mūsu galda telefoniem. Šādu un tad man iezvana kāds iedzīvotājs, kurš saka, kā tad jūs tur nesakārtojat uzņēmējdarbības politiku un kamdēļ tad jūs neesat panākuši to, ka tur, teiksim, ministru kabinetā notiek viena vai cita lieta, un mēs sakam, hei, mēs patiesībā esam gluži līdzīgi kā jūs, iedzīvotāju, šī gadījumā uzņēmēju grupa, kas ir apvienojusies tādā vienā formējumā zem biedrības nosaukuma un pārstāv Latvijas uzņēmēju intereses. Tā kā nebūtu nav tā, kā LTRK ir valsts institūcija. Un tās mūsu darbības jomas, protams, pamatā saistās ar uzņēmēju darbības vidi. Tas lielā mērā saistās ar mūsu pamatdarbības virzienu, kas saistās ar interešu pārstāvību, kur ietvaros cenšamies savākt Latvijas uzņēmēju viedokli visdažādākajās nozarēs, bet galu galā tomēr tā īpašā specifika ir tā, ka esam Latvijas uzņēmumu tādas saimes jumta organizācija vai lietu sarga organizācija, kur cenšamies pulcināt uzņēmumus no visdažādākajām nozarēm, reģioniem, gan pēc lieluma, sākot no pavisam maziem uzņēmumiem līdz tādiem, kas jau strādā ar vairākiem tūkstošiem darbinieku. Tas otrs bloks saistās ar uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu un cenšamies vienmēr iekšēji nodrošināt tādas gan pakalpojumus, gan aktivitātes, kas mūsu pašu uzņēmējiem ļauj palielināt savu konkurētspēju, un droši vien tas vispraktiskākais virziens ir dažādas apmācības, semināri, kur tad biedri dalās gan savā starpā ar dažādiem viedokļiem, gan dažādi pieaicinātie lektori nāk un palīdz uzņēmējiem kādas tēmas izprast daudz labāk. Tāpat cenšamies daudz vairāk palīdzēt Latvijas uzņēmējiem veiksmīgāk iziet dažādos eksporta tirgos. Domāju, ka šeit klātesošajiem esam galu galā biznesa augstskolā. Nav noslēpums, ka Latvijas iekšējais tirgus ir gana maziņš un droši vien liels prieks par tiem, kam pietiek ar vietējo tirgu, bet no absolūtiem vairākumam uzņēmēju, lai sasniegtu to vēlamo attīstības līmeni, pavisam noteikti ar vietējā tirgus apjomiem nebūs pietiekami. Tādēļ eksports Latvijas uzņēmējiem ir tā mantra, kas ir jāatkārto atkal un atkal, un galu galā arī no tā sasienoties tā ar iepriekšējo elementu par konkurētspēju, pavisam noteikti svarīgi, lai Latvijas uzņēmumi būtu spējīgi ražot tādus produktus, kas ir pieprasīti ne tikai šeit Latvijā, bet arī plašajā pasaulē. Un, protams, Eiropas Savienības finansētie projekti, jāsaka tā, ka tas ir arī tas jautājuma bloks, par kuru atbild mans kolēģis Mārtiņš, kurš šeit auditorijā un arī lielā mērā pateicoties Mārtiņam un kolēģiem no mūsu Eiropas Savienības projekta daļas arī šodienas pasākums šeit noris. Arī tas ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kas mums ļauj attīstīt dažādas aktivitātes arī saistībā ar biznesa vidi visdažādākajos formātos. Lūk, un šī slaida noslēgumā par LTRK vīziju. Tātad 2030. gadā mēs redzam, ka Latvijai būtu jābūt starp vienai no top 10 Eiropas Savienības top 10 uzņēmējdarbības vidēm, kur tātad attīstās daudz konkurētspējīgi un eksportspējīgi uzņēmumi. Kā jau minēju, šīs divas komponentes tik tiešām ir tās, kas ir ļoti būtiskas, lai Latvijas uzņēmējdarbības vide plauktu. Un jāsaka tā, pie šī noslēdzot gribētu teikt, ka lielu prieku radīja tas, kad Latvijas valsts pēdējais prezidents vai esošais prezidents Edgars Rinkēvičs tātad pēc savas inaugurācijas un veidojot šobrīd esošo Evikas Silikas valdību, kā vienu no galvenajiem mērķiem uzstādīja sasniegt šo Eiropas Savienības vidējo rādītāju labklājībā līdz 2030. gadam. Līdz ar to jāsaka tā, ka arī šie varētu teikt, saucieni līdz šim tukšumā ir sasnieguši dzirdīgas ausis un arī tādā visaugstākajā valsts politikas veidošanas līmenī šī vēsts ir sadzirdēta. Kā minēju, šobrīd arī par LTRK biedru skaitu, tātad kopumā pārstāvam aptuveni 6000 uzņēmumu balsi.
Tas nozīmē, ka katrā reizē, kad LTRK dodās uz vienu vai citu formātu, nesam gan liela apjoma Latvijas uzņēmēju kopas balsi, un tad tiešā veidā mums ir apmēram 3000 biedri, un apmēram tad otri 3000 veidojās no dažādām biedrībām, biznesa klubiem, uzņēmēju asociācijām. Tātad, ja, piemēram, redzu šeit auditorijā Rīgas uzņēmēju biedrību, tad, ja Rīgas uzņēmēju biedrība iestājās LTRK, tad skaidrs, ka arī Rīgas uzņēmēju balsi pārstāv, un pat ja visi uzņēmumi, kas ir Rīgas uzņēmēju biedrības biedri, nav tiešā veidā kļuvuši par LTRK biedriem. Līdz ar to tas apmēram pārstāvētais uzņēmumu skaits ir 6000. Mūsu strateģiskais mērķis līdz 2030. gadam pārstāvēt vismaz 10 000 Latvijas uzņēmumu balsi. Kā minēju arī iepriekš, viens no tiem īpašajiem faktoriem, kad nebūtu nav tā, ka LTRK darbojās tikai Rīgā un galvenajā mītnē Valdemāra ielā, bet esam pārstāvēti arī visos Latvijas reģionos. Šeit kartē atzīmētas tās vietas, kur pamatā bāzējas LTRK reģionālās pārstāvniecības. Tas veids, kā tad darbojās šis te, praktiskā ziņā katrā no šiem te punktiem šajās pilsētās ir vairāki LTRK kolēģi, kas ir, tāds varētu teikt, uzņēmumu atbalsta pleci šajos reģionos un šajās pilsētās, bet ap šīm pilsētām, protams, arī rosās LTRK reģionālās uzņēmēju padomes, kas, varētu teikt, nes uz Rīgu pie valdības, pie valdības un pie politikas veidotājiem informāciju par to, kādas tad ir problēmas uzņēmējdarbības kontekstā Latvijas reģionos, jo, jāsaka tā, lai cik Latvija nebūtu maziņa, tomēr problēmas, ja skatāmies kartas geogrāfijā, teiksim, no Ventspils līdz Daugavpilī vai no Liepājas līdz Alūksnei pavisam noteikti tomēr ir diezgan atšķirīgas. Protams, ir arī vienojošie elementi, bet reģionālās atšķirības pavisam noteikti pastāv. Laikam tas viens no galvenajiem maniem darba lauciņiem ir viss, kas saistās ar interešu pārstāvību. Interešu pārstāvību droši vien daudz vairāk dzirdēta zem jēdziena lobijs, jeb tas, kur cenšamies šīs LTRK biedru un uzņēmēju intereses sagrupēt tādā gan konstruktīvā veidā, lai tās varētu nogādāt pie politikas veidotājiem, ministrijām, Saeimas un tā tālāk un tā tālāk. Pavisam īsi. Par to, kādi tad ir šie te formāti, jāsaka tā, ka LTRK biedru intereses cenšamies grupēt divos veidos, tas ir proaktīvais un reaktīvais. Reaktīvais veids ir tas, kurā ar saviem kolēģiem LTRK politikas daļā sekojam līdz tam, kas tad notiek pie dažādām ministrijām, kādi normatīvie akti tiek izstrādāti, kādi politikas plānošanas dokumenti ir iecerēti, atjaunoti, un šos dalām dažādās interešu grupās un nododam biedriem komentēšanai. Un proaktīvais virziens ir tas, kurā vairāk uzklausām dažādas biedru iniciatīvas, un tad jau nākamajā solī skatāmies, kas ir tas labākais ceļš vai koridors, pa kuru šīs iniciatīvas virzīt uz priekšu tālāk, lai tās atkal jau politikas veidotāju gaitiņos sasniegtu šīs dzirdīgās ausis. Pavisam īsi arī par šiem trīs galvenajiem blokiem. Tad, augstākais likumdevējs Latvijā ir Saeima, un jāsaka tā, arī tas ir tāds mums gan aktīvs darba lauks, tikko pats skrienu, varētu teikt, pat taisno, gan piedalījos attālināt, bet pat taisno no Saeimas budžeta komisijas, kur pirmajā lasījumā šobrīd notiek darbs pie nākamā gada valsts budžeta. Arī šeit gana daudz uzņēmēju iebildumi un komentāri par nākamā gada budžeta projektu. Tā kā tas ir tāds viens formāts, kurā gan aktīvi strādājam. Darbs notiek katru nedēļu, vairākas reizes dažādākajos formātos, tā kā par to šobrīd plašāk neizplūdīšu. Tāpat arī sadarbība ar valdību, kas ir tātad ministru kabinets un visas ministrijas, ja visas tātad, un vēl visdažādākās padotības iestādes, kas ir tātad mūsu, varētu teikt, tādā kopējā, iesaistīts kopējā valdības darbā. Un šeit tie formāti arī visdažādākie, ja Saeimas darbs, varētu teikt, ir tāds diezgan konkrēts, un šeit tas pamatdarbība notiek tikai Saeimas komisijās, tad valdības pusē ir nepārspīlējuši sakot, ka tūkstošiem darba grupu, kurās darbs notiek visdažādākajos veidos, ar visdažādāko aktivitāti, arī ar visdažādāko rezultatīvitāti. Bet tieši jaunu uzņēmumu kontekstā domāju par to paskatīsimies jau daudz konkrētāk, kas tad ir bijušas tās galvenās lietas, par kurām esam strādājuši pēdējos gados. Noteikti gribu arī pieminēt to, ka strādājam arī pašvaldību līmenī, proti strādājam ne tikai ar nacionālās politikas jautājumiem, bet arī ar dažādiem pašvaldību jautājumiem.
Jāsaka tā, ka laikam viens no aktīvākajiem formātiem, sevišķi pēdējā gada griezumā, ir tieši aktivitātes Rīgas kontekstā. Arī šķiet pagājušā gada izskaņā LTRK padome ir lēmusi izveidot tieši Rīgas komiteju, kas jau vairāk strādā tieši ar Rīgas pašvaldības jautājumiem. Tas, protams, īpaši svarīgi no tā konteksta, kad Rīga, protams, Latvijā ir galvenais ekonomiskais centrs, un tamdēļ arī īpaši svarīgi šī Rīgas attīstība, ja skatāmies uz kopējo nacionālo kontekstu. Un arī starptautiskās aktivitātes varētu šķist, ka varbūt Latvija gan tāda maza valstiņa Eiropas ziemeļu daļā, bet te pašā laikā esam gan aktīvi arī dažādās starptautiskās organizācijās, un tas tā būtiskākā un, varētu teikt, aktīvākā darbība notiek Eurochambers, jeb Eiropas tirdzniecības rūpniecības kameru asociācijā. Tāpat darbojamies arī starptautiskajā tirdzniecības kamerā, kas šeit nav pieminēta. Protams, ikdienas darba aktivitātes vairāk saistās tieši ar darbu Eiropas komisijā un parlamentā, un arī mūsu kolēģi Katrīna Zariņa ir Eiropas sociālā un darba lietu komisijas locekle, kur pārstāv Eiropas uzņēmēju intereses tieši dialogā ar darba ņēmējiem. Bet esam tikuši pāri tā intro sadaļai un nonākuši līdz pašam galvenajam šodienas sarunas tēmai, un tā ir jaunu uzņēmumu un jaunu uzņēmumu ekosistēma, un jāsaka tā, ka pavisam ātri atskatoties uz kas tad ir jaunu uzņēmumu, šeit tā definīcija faktiski ir pamatā lasām arī likumā, par kur parunāsim nedaudz vairāk pēc dažiem slaidiem, bet tātad jaunu uzņēmums ir uzņēmums ar lielu izaugsmes potenciālu vai augstu izaugsmes potenciālu, un šī pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu. Domāju, ka daudz ir dzirdējuši to anglisko vārdu, jeb skeilojamu, tātad biznesa modeļu ieviešanu, inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību. Un, ja runājam par pašu ekosistēmu, tad, protams, ekosistēma, līdzīgi kā jebkura cita ekosistēma, vai skatāmies vairāk no tāda biznesa vidas viedokļa vai arī pat no bioloģijas viedokļa, pamatā saistās ar šo kopu, kas tad strādā šajā ekosistēmā, un šī gadījumā tie ir cilvēki, paši uzņēmumi, dažādas saistītās organizācijas un visi tie spēlētāji, kas tad darbojās pie tā, lai sasniegtu šos jaunu uzņēmumu sistēmas mērķus. Tāda jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums. Jāsaka tā, ka tādā jaunu uzņēmumu attīstībā un arī pamanāmības ziņā jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums ir bijis viens no tādiem katalizatoriem, lai šķiet plašāk sabiedrība pamanītu, kas tas tāds jaunu uzņēmums īsti ir. Un šis likums tika sākotnēji pieņemts 2016. gadā, pirms tam šķiet apmēram 2 gadus jau par to gana plaši diskutēts, un, protams, lielā mērā tas impulss, kas vispār ir pasaules kontekstā licis runāt par jaunu uzņēmumiem, kā tādu atsevišķu uzņēmumu kopu, noteikti ir Noris Silīcija ielajā, par kuru nedaudz vairāk arī pieskaršos tālākajos slaidos, taču šis impulss, kā jau noteikti esat pamanījuši arī dažādās citās aktuālās tendencēs, Latvijas tāda politikas veidošanas vidi sasniedz pavisam noteikti dažus gadus vēlāk nekā tas varbūt noteikti Rietuma Eiropā vai Amerikas Savienotajās valstīs, un jaunu uzņēmumu sistēma nebūtu nav bijis izņēmums. Taču tajā pašā laikā, labi, ka vismaz 16. gadā, jo ja ne tad es domāju, ka tā situācija šodien būtu daudz sarežģītāka. Par pašu tātad likumu, tad likuma mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu, nevis jaunu uzņēmumu, un šeit es noteikti nokomentēšu, kāpēc tā. Tad jaunu uzņēmumu veidošanās Latvijā, sekmējot pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Un kamdēļ šī īpaša atruna par jaunu uzņēmumiem, nevis jauniem uzņēmumiem, tur es gribētu teikt, ka tā laikam ir tāda latviešu valodas specifika, ka startupi, kā mēs tos pazīstam tādā starptautiskā leksikonā, ir nosaukti par jaunu uzņēmumiem. Tie nav visi jauni uzņēmumi. Ja jūs dibināsiet uzņēmumu, kurš, teiksim tā, dara kaut ko tādu, ko dara vēl ļoti daudz citi uzņēmumi, un šis pavisam noteikti nebūs šis produkts, kuram nav šī mērogojamība un pietiekami augstā pievienotā vērtība, to pavisam noteikti nevar uzskatīt par jaunu uzņēmumu. Proti, ja es došos mājās, izdomāšu tirgot koka dēlīšus kādā gada tirgu, un tas uzņēmums būs jauns, pēdējā gada laikā dibinās, tas nebūs jauns uzņēmums. Tas vienkārši būs jauns uzņēmums. Un šī ir tā, varētu teikt, latviešu valodas specifika, kamdēļ varbūt dažbrīd uzņēmēji katrs savu jauno uzņēmumu grib saukt par jaunu uzņēmumu, bet tā nebūtu tādā gan globālā kontekstā, gan arī Latvijas likuma kontekstā nav precīza interpretācija. Līdz ar to faktiski šis likums nosaka
gan šīs atbalsta programmas, kādas ir pieejams pašiem šiem jaunu uzņēmumiem, un galu galā jau iezīmē to kopējo ietvaru, kas tad ir jaunu uzņēmums un kāda ir šī jaunu uzņēmumu, varētu teikt, ekosistēmas tāds pamata fundaments. Tāpat, jā, kā jau redzat, tad likums nosaka arī dažādus ar šiem investīcijām saistītos klasifikācijas lielumus, kā arī šo te atbalstu saņemšanai nepieciešamo komisiju darbu, kas, protams, ir gan liela sadaļa, ja skatāmies uz to, kā tad valsts patiesībā pati atbalsta jaunu uzņēmumu attīstību, veidošanos tā tālāk. Un noslēdzot, kā jau minēju, viens no tiem galvenajiem būtiskajiem elementiem ir tas, ka tas dod tādu lielāku skaidrību, kas tad īsti ir jaunu uzņēmums, jo tiešām neskatoties uz to, ka pat likums ir pieņems, vēl aizvien gan bieži gadās dzirdēt to, ka jebkuru jaunu uzņēmumu sauc par jaunu uzņēmumu, kas tik tiešām tā nav. Un tādēļ svarīgi arī, ka šis likums faktiski tika pieņems, lai varbūt šos te mītus jau daudz, teiksim tā, kvalitatīvāk kliedētu. Skatoties uz Latvijas jaunu uzņēmumu vidi, tad, protams, ka šie rādītāji neslēpšu ir diezgan dažādi, un, protams, arī šeit, domāju, gan ministrijas pusē, gan nozares asociāciju pusē, gan varbūt tādu vēl trešo tik ļoti industrijā neiesaistītu spēlētāju pusē šie skaitļi noteikti rašīgi, bet tas aptuvenais Latvijas jaunu uzņēmumu skaits ir aptuveni 500, un jāsaka tā, ka šie uzņēmumi, protams, arī, ja skatāmies uz kopējo investīciju piesaistes apmēru starp visiem Latvijas uzņēmējiem, ir gana veiksmīgi. Tad kopš 2010. gada uzņēmumu investīcijās ir piesaistījuši apmēram 615 miljonus eiro, kas šobrīd man nav tāds precīzs salīdzinājums par to, cik precīzi ir šie teiksim tā, procentuālais apmērs pret kopējām Latvijā piesaistītajām investīcijām, taču skaidrs, ka šajā uzņēmuma grupā tiešām šis investīciju piesaistes potenciāls ir tiešām liels. Kas ir gan pārsteidzošs fakts zināmā mērā, ka tieši tādi pēdējie gadi un šeit tieši jaunu uzņēmumu kontekstā pandēmija nav bijis tāds īpašs šķērslis, lai Latvijas jaunu uzņēmumu spētu piesaistīt savu kapitālu, jo absolūtais vairākums no šiem līdzekļiem, tas ir pat nedaudz vairāk kā 300 miljoni, ir piesaistīti pēdējo gadu laikā. Galvenās nozares, domāju, ka arī šeit mēs tā varbūt īpaši neatšķiramies no tā, kāda ir šī kopējā pasaules tendence. Protams, ne visās industrijās ir iespējams tik vienkārši veidot savu jaunu uzņēmumu, un šī gadījumā Latvijas uzņēmumi ir tie, kuri vairāk darbojās dažādu digitālu risinājumu veidošanā vairāk nekā dažādu jaunu produktu veidošanā, bet arī šeit pavisam noteikti ir dažādas specifiskas situācijas, par kurām arī parunāsim kādā no nākamajiem slaidiem, bet tad vispirms tās ir dažādi finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Domāju, ka arī katrs no jums ir vienā vai citā veidā saskāries ar kādu no finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas šeit pat Latvijā uzskatām par šiem jaunu uzņēmumiem. Tāpat veselības tehnoloģijas, izglītības tehnoloģijas un dažādi e-komercijas risinājumi. Un tātad 2023. gadā tātad valdības atbalsts vietējai jaunu uzņēmumu ekosistēmai sasniedzis vairāk nekā 4 miljonus eiro. Šeit gan jāsaka tā, arī par šo skaitli gribēju tikai vēlreiz pārliecināties, tā programma dažādība, kuros jaunu uzņēmumu var saņemt atbalstu, ir tiešām gana plaša, un tas ir tāds ļoti, ļoti visaptvarošs skaitlis, skatoties uz dažādām gan tiešām ekonomikas ministrijas atbalsta programmām jaunu uzņēmumu ekosistēmai, gan uz dažādām Latvijas investīciju attīstības aģentūras programmām, gan arī zināmā mērā uz to, kas tad jaunu uzņēmumiem ir pieejams no nacionālajiem Eiropas Savienības fondu projektiem. Laikam tā būtu viss precīzāk teikt. Tomēr, kā jau ierasts, kas tad tas pa latvieķiem, viņš nesalīdzināsies ar to, kas notiek Lietuvā un Igaunijā. Un, kā redzat, pēc Startup Link 2023. gada ekosistēmas salīdzinājuma Latvija ievietojās 39. vietā pasaulē. Turpretīm Lietuva un Igaunija tomēr aizteikušās mums krietni vien pa priekšu, tātad attiecīgi 14. un 17. vietā. Kā redzam, Latvijā varbūt tā dinamika salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem ir nedaudz labāka, spējam kāpt straujāk, un gribētos domāt, ka tā būs arī turpmāko gadu tendence, kad Latvijas pieaugums šajā rādītājā varētu pat sasniegt kādus +10 vai pat vēl vairāk vietas, bet to redzēsim tikai praksē. Jāsaka tā arī, ka par to šajā virzienā man vedina domāt tā kopējā ekonomiskā situācija Baltijas valstīs,
reti, kad laikam var palapoties ar to, ka Latvijā mēs šobrīd ekonomiskā situācijā jūtamies vislabāk starp visām Baltijas valstīm. Igaunijā situācijā laikam šobrīd viss sarežģītākā, tādā ekonomiskās izaugsmes kontekstā. Tamdēļ laikam šī ir tāda gan laba iespēja, lai mēs izdarītu tādu, vismaz zināmu, ja ne pat varētu teikt, izrāvienu priekšā pārējām Baltijas valstīm, tad vismaz tādu ļoti platu soli, lai būtu daudz tuvāk mūsu kaimiņiem, kur aizsteigušies tālāk uz priekšu. Un kā jau minēts, neskatoties pat uz to, ka Latvijā Baltiju, vismaz ārvalstu investori bieži vien aplūko kā nesaraujam tirgu, proti, ir sevišķi tādiem, varētu teikt, rietumvalstu investoriem skatoties uz Baltiju, nebūtu no tā, ka katra valsts tiek vērtīta ļoti atsevišķi, bet Baltija tiek uzskatīts kā vienos tirgus, jo pat visās Baltijas valstīs kopumā nemaz tie cilvēki tik daudz nav, nedaudz vairāk šķiet par 6 miljoniem. Taču tajā brīdī, kad skatās jau tādā ļoti praktiskā izpratnē un droši vien lielā mērā tā izvēle krīt starp 3 galvaspilsētām, proti Tallinu, Viļņu vai Rīgu, Latvija tomēr dažādu iemeslu dēļ izskatās varbūt nedaudz ne tajā labākajā pozīcijā, un arī mūsu konkurētspējas pozīcijas nav tās veiksmīgākās, tamdēļ droši vien arī šie faktori vēl aizvien ir tie, kas palīdz Lietuvai un Igaunijai ar savām galvaspilsētām nedaudz steigties uz priekšu. Jā, droši. Īstenībā, kad ja paskatās pilsētu griezumā, tur ir vēl sliktāks, jo no pilsētām pirmā ir Tallina, bez pārsteigumiem, otrā ir Viļņa, bet trešā vieta nav Rīga, tā ir Kauni, un tikai ceturtā nav Rīga. Ja, tā kā pilsētu kontekstā mēs visi no svētā. Un tur patiesībā tas, kas man šķiet visā šajā salīdzinājumā visinteresantākais, kad ap 15. 16. gadu mēs faktiski vēl bijām 2. vietā, un tas, ko ir panākusi Lietuva ar Viļņu un Kauņu, tas ir kaut kas patiesībā apbrīnojams. Un tajā brīdī arī, kad, teiksim, Latvijas politikas veidotāji saka, ka neko jau mēs nevaram tādu izdarīt, lai mums būtu tāds baigais lēciens, tam es vienkārši nenoticu, tāpēc, ka rekur tepatām dienvidu kaimiņi mums parāda, ka tu vari burtiski dažos gados izdarīt baigāko izrāvienu ar vienkārši pareiziem politikas lēmumiem. Jā, un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas startup bija mums to reitingu tik zem uzlīdz, bija brandrēms. Jā. Tas bija galvenais, viens no galvenajiem. Par to arī parunāsim. Tas, starp citu, arī viens no jau tieši tiem galvenajiem izaicinājumiem uz nākotni. Un, arī retorisks jautājums, kāpēc iepaliekam. Šeit jau no auditorijas skan viens ļoti konkrēts piemērs. Brain drains, jeb šis smadzeņu trūkums vai gudro talantu trūkums pavisam noteikti ir viena no tām galvenajām problēmām. Bet šeit gribētos teikt, ka lai cik ļoti negribētos arī teikt, ka visu problēmu panacēja ir kaut kādi risinājumi politiskajā vidē, tomēr ir vitāla nozīme uz to, kā mēs ejam uz priekšu un kāda ir šī attīstība. Un, protams, ka tas saistās gan ar imigrācijas politiku, gan ar kapitāla pieejamību, gan dažādiem vēl citiem rādītājiem. Kā minēju, tad šeit pavisam īsi daži piemēri arī no varētu teikt, pasaules prakses, un vispirms jau, kā minēju, Silīcija ielē, laikam tas galvenais tāda startup stāsta katalizators, lai par to runātu jau daudz vairāk globālajā pasaulē. Tad Silīcija ielē droši vien raksturīga ar savu, amerikāņiem ļoti raksturīgo kapitālismu, proti finansējuma pieejamība ir ļoti plaša, taču šis pavisam noteikti ir lielākoties ir privātais finansējums, kas, protams, šad un tad rada dažādus izaicinājumus, un tādā ziņā, laikam, mēs šeit Eiropā varam būt gana priecīgi, kad Eiropas valdības tomēr daudz vairāk cenšas arī no pašu valdību puses attīstīt jaunu uzņēmumu ekosistēmu, kur varbūt mums tā kapitāla tirgus dinamika nav tik strauja, kāda tā ir Amerikas Savienotajās valstīs. Protams, ka Amerikā šī pielāgošanās tirgus vajadzībām arī atkal jau kaut vai vēl vienreiz tikai dēļ šīs kapitāla pieejamības ir noteikti daudz straujāk, taču tai pašā laikā jāsaka tā, ka Amerikā noteikti izaicinājumi dažādos konkurences aspektos, gan arī tieši tādā kontekstā par pašu uzņēmumu atbildību par dažādu teiksim, tā produktu un pakalpojumu radīšanu noteikti ir ar daudz lielākiem riskiem nekā tie ir Eiropas Savienībā. Un tas, kas šķiet laikam visvairāk raksturo tieši Silīcija ielai, un arī tas fenomens, kamdēļ viņš tur nesaskarās ar to, ar ko saskaramies mēs, ar šo talantu trūkumu, ir tas, ka Silīcija ielai ir būtībā strādā tāds kā magnēts lielākajai daļai Amerikas Savienoto valstu, un patiesībā ne tikai Amerikas Savienoto valstu, bet visas plašās pasaules talantiem.
Man šķiet, ka reti kurš cilvēks, kurš ir ieinteresēts dažādās, teiksim tā, jauna startup lietās, nebūs dzirdējis par silīciju ielai. Man pat grūti iedomāties, kad kādam būtu paslīdējis šis jēdziens garām. Un šī vieta, teiksim tā, burtiski piesūdz talantus, un kaut kādā mērā es pat gribētu teikt, ir vainīga arī pie tā, ka kāda daļa no šīs mūsu pašu saujiņas ar tiem prātīgiem cilvēkiem arī pazūd no šejienes, jo silīcija iela ir tik magnētiska, es pilnīgi pašam tikko vakardien sanācu runāt ar vienu jaunu uzņēmēju, kur saka, biju San Francisco, nākamgad braukšu atpakaļ un centīšos tur arī palikt. Un tie ir tie cilvēki, kas tieši tā šeit ir spējuši radīt uzņēmumus, spējuši tos attīstīt, un tādi ir neviens vien, kas patiesībā vienkārši redzot to vidi, kāda un cik dinamiski tā ir, dodas prom no Latvijas, atgriežoties atpakaļ un esot laikam gan depresīvi noskaņot par to, kas notiek šeit pat pie mums mājās. Tātad par Barcelonu finansēšanas iespējas ir plašas, un šeit jāsaka tā, gan privātais kapitāls, gan arī dažādi publiskā finansējuma iespējas, bet tas, kas izskanējis no Barcelonas jaunu uzņēmumu ekosistēmas, ir šī pietiekami nepieejamā informācija par to, kādas ir finansēšanas iespējas, un šis atkal droši vien arī viens no tādiem zināmiem šķēršļiem, kas traucē varbūt tādai visveiksmīgāk īstenot jaunu uzņēmumu ekosistēmas potenciāli tieši Barcelonā. Protams, kad tajā brīdī, kad runājam tikai par privāto kapitālu, tas nevienmēr ir tik vienkārši, kā varbūt piesaistīt valsts kapitālu, bet tajā pašā laikā atkarība no valsts līdzekļiem, protams, vienmēr saistās ar dažādu veidu birokrātiju, ar to, ka nauda plūst daudz lēnāk, bieži vien nākās arī saskarties ar kaut kādām tādām neadekvātām prasībām, kas vienkārši priekš ļoti dinamiskās jaunu uzņēmumu vides, kur droši vien nezinu, vai varēšu labi iztulkot Latvijas, bet šī ļoti agile principos balstītā vide, ja šī dinamiskā vide tik tiešām paģēra to, ka mēs nevaram gari un ilgi domāt un 3 gadus strādāt ar dažādām publiskā finansējuma iespējām, tikai tāpēc, ka pēc 3 gadiem gan tā ideja, gan tās sākotnēji iedomātais risinājums jau sen būs novecējis un būs izdomāti jau 4 citi veidi, kā to stāstu risināt. Bet tajā pašā laikā Barcelona līdzīgi kā Latvija saskarās ar šo talantu trūkumu, te gan jāsaka tā, ka šķiet Barcelona arī tiem pašiem Latvijas uzņēmējiem ir gana, teiksim tā, iecienīts galamērķis kaut vai tīri tam dēļ, kad tur ir silti, tur tuvu ir jūra, un tas mums šeit dzīvojot Latvijas novembrī pavisam noteikti ir viens no tiem uzrunājošajiem faktoriem. Bet nav tā, ka Barcelonā situācija ir ideāla, un tur jāsaka tā arī nedaudz vairāk zinot to situāciju Eiropā, patiesībā tā ir tāda, pat varētu teikt, fundamentāla Eiropas problēma, kā tad mēs nodrošināsim to smadzeņu kapacitāti un kapitālu, kas ir tik ļoti nepieciešams, lai jaunu uzņēmumu veidotos un attīstītos. Un tātad Grācā neatkarīgs finansējums, bet nav vienots un pārskatāms budžets, jau atkal tāda varētu teikt, zināmā mērā savalkās kopā ar Barcelonas piemēru par to, varētu teikt, sistēmas pārskatāmību un to, kādi tad ir šie dažādie veidi, kā piekļūt finansējumam. Tā pašā laikā arī tāds no vienas puses pozitīvs faktors, bet no otras puses negatīvs, it kā stabils un ilgtermiņa plāns, bet, kā jau minēju, jaunu uzņēmumu ekosistēmas un vides ir tiešām ļoti dinamisks, un tas paģēra to, ka ir jābūt gana mainīgiem arī šajā politikas plānošanā, kas, protams, gadījumā, ja tas ir saistīts ar birokrātiju, pavisam noteikti ir bremzējošs faktors. Un neskatoties uz to, ka pati sistēma varbūt tiek vērtēta kā fleksibla, šai jaunu uzņēmumu ekosistēmai ir ierobežotāka ietekme uz to, kā tad process notiks. Varbūt vairāk pat ietekmējās no dažādiem, teiksim, politikas veidotāju lēmumiem, kas arī jau atkal atgriežos pie tā, ka viss, kur sadurās jaunu uzņēmumu ekosistēmas ar birokrātiju, tas viss kļūst daudz sarežģītāk. Tad atgriežoties pie Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmas, tad jāsaka tā, protams, ka viens no tiem galvenajiem bonusiem ir tas, ka tomēr arī skatoties Eiropas līmenī un, protams, arī plašākā pasaules līmenī, pavisam noteikti esam vieni no tiem, kuriem tāds regulējums pamatā ir, un nebūtu nav tā, ka ne visās Eiropas Savienības valstīs, ne arī visā pasaulē šis jaunu uzņēmumu ekosistēmas regulējums pastāv, kas dod atbalsta iespējas, kas dod lielāku skaidrību par to, un kas dod patiesībā arī kaut kādā mērā, gribētu teikt, vīziju arī pašiem iespējamiem jaunu uzņēmumu attīstītājiem, kuriem galu galā, kur tad ir tie, kas šīs idejas realizē un īsteno. Laikam viena no tām interesantajām lietām, kuru
kuru ir gadījies, kuru ir faktiski attīstījusi Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmu pēdējos gados, ir tā saucamais akciju opciju regulējums, jeb tas nozīmē to, ka jaunu uzņēmumu īpašnieki var dot saviem darbiniekiem daļu no nākotnes tātad uzņēmuma potenciāla, proti ne tikai algot tos parastā veidā, bet arī motivēt savus darbiniekus būt ļoti ieinteresētiem attīstīt savu uzņēmumu, kas tajā brīdī, kad darbinieks ir palīdzējis šim te uzņēmumam sasniegt, teiksim, milzīgas vērtības, tad droši vien runājam un visvairāk domājam par vienradžiem, kas sasniedz pat miljardu vērtību. Tajā brīdī tas darbinieka kupons, ko viņš ir saņēmis kaut vai dažu akciju apmērā, var izrādīties tiešām ļoti, ļoti vērtīgs